tīrītājus izgudro 1903. gadā, un to izdara neviens cits kā sieviete vārdā Mērija Andersone no Alabamas. Tas notiek diezgan praktiskos apstākļos. Viņa ir atbraukusi uz lielpilsētu Ņujorku, vēlas to apskatīt, bet ārā ir diezgan slikts laiks, slapjš sniegs, līst lietus, un viņa brauc tramvajā. Pārā pa logu, protams, neko nevar redzēt, slikto laika apstākļu dēļ. Viņa turpat uz vietas savā piezīmju blociņā sāk skicēt savu izgudrojumu un tā darbības principus. Mērijas Andersonas izstrādātais prototips sastāvēja no koka kājiņas, no gumijas tīrītāja un no atsperītes, kas pavelkot sviru, to atgrieza atpakaļ sākuma punktā. Tas darbojas līdzīgi kā Mērijas Andersonas izstrādātais, tikai bez atsperītes. Jākustina nepārtraukti. Ar otru brīvo roku ir jāpārslēdz ātrumi vai pat jābremzē dažām automašīnām, tad īsti neatliek rokas, ar ko vadīt automašīnu. Tas varēja būt bīstami. Iespēju atvieglot dzīvi autovadītājiem ievieš vēl kāda sieviete. Šoreiz Šarlota Bridžvuda, viņa bija izgudrotāja, un viņa 1917. gadā patentē elektriski darbināmas logu tīrītājus. Arī viņa, līdzīgi kā Mērija Andersone, nekādas komerciālas panākumus no savu izgudrojumu negūst. Bet tomēr 20. gadsimta 20. gadi ir uzskatām par elektriski darbināmo logu tīrītāju uzvaras gājienu. Piemēram, šim Mercedesam ir 3 logu tīrītāji. Lai tie darbotos sinhroni, tie ir savienoti ar trosīti. Ja tie nebūtu savienoti, tad katram logu tīrītājam vajadzētu savu elektromotoriņu. 1919. gadā Viljams Folberts izgudro un ievieš patentē pavisam jaunu logu tīrītāju piedziņas veidu. Šis piedziņas veids darbojas uz gaisa ieplūdes kolektoru vakuuma principu. Arī šis automobīlis Dodge ir aprīkots ar šādu logu tīrītāju piedziņas veidu. Tātad no dzinēja nāk laukā trubiņa, no ieplūdes kolektora dzinēja nāk laukā trubiņa, kas šeit aiziet un ir savienota ar ierīci, kas darbina logu tīrītājus. Iedarbināta šī ierīce tiek atverot krānu. Šo logu tīrītāju galvenais trūkums ir tas, ka dzinēja darbības režīmi ir mainīgi, un tātad arī vakums. Radītais vakums ir mainīgs. Un tas nozīmē, ka, piemēram, logu tīrītāji var sākt darboties lēnāk vai arī apstāties vispār. Pēc Mērfija likuma tas noteikti notiktu, piemēram, apdzinot lietainā laikā. Bet šādā gadījumā ir iespējams arī darbināt logu tīrītājus ar roku. Šim Moskvičam, līdzīgi kā arī citiem tā laika budžeta klases automobīļiem, logu tīrītāji ir savienoti ar dzinēju, ar lūk šādu trosīti. Tur viņi ir savienoti ar dzinēju sadalas vārpstu. Darbības princips ir līdzīgs kā spidometram. Jo ātrāk brauc automobīlis, jo ātrāk darbojas logu tīrītāji. Līdz 60. gadu vidum logu tīrītāju jomā nekas jauns netiek ieviests. Bet tad 1964. gadā amerikānis Roberts Kerns izgudro un patentē logu tīrītājus ar aizturas intervālu. Kā tas notiek? Viņš 63. gadā brauc pie savu Ford Galaxy stūres, ārā nedaudz smidzina un nemitīgi strādājošie logu tīrītāji apgrūtina viņa jau tā pasliktināto redzi, jo viņš bija daļēji akls ar vienu aci. Tad viņam dzimst šī ideja par aizturas intervālu, respektīvi, ka logu tīrītāji strādā nevis nemitīgi, bet kad to darbības biežumu var regulēt.